Pie drauga. Ziema Hāzbolē nevienmēr ir tikai nakts un sals. Ir arī dienas, klusas, gaišas un lēnas, kad sniegs guļ mierīgi un debesis ir augstas un bālas. Tādās dienās pat laiks šķiet apstājas. It kā pasaule būtu nolēmusi mazliet nogaidīt, ļaujot katrai domai izskanēt līdz galam. Levijs šajā rītā ir gan izgulējies. Mājas siltumā viņš ir gulējis ilgi, mainījis vietu no dīvāna uz krāsnes tuvumu un atpakaļ, līdz ķermenis ir kļuvis viegls un prāts mierīgs. Krāsnes stiklā vēl lēni dzirkstīja pēdējās ogles, un istabā valda tāds īpašs klusums, kas rodas tikai ziemas rītos. Un tad pienāk brīdis, kad vairs negribas gulēt. Levijs pieceļas, izstaipās un dodas uz durvīm. Ārā gaiss ir ass un dzidrs, sniegs zem ķepām vēl viegli čīkst. Viņš iziet līdz pagalma vārtiņiem un tur apsēžas, nekur nesteidzoties. Viņš vēro. Skatās uz meža malu, kur egļu zari ir noliekušies sniega smagumā, klausās strauta klusajā murdoņā, kas pat ziemā nav apklusis. Vējš šodien ir lēns, gandrīz nemanāms. Varbūt Levijs domā, varbūt viņš vienkārši jūt. Ko labu šodien sadarīt, lai ātrāk paiet diena? Un tad viņš izlemj, ir kāds sens draugs, kuru viņš sen nav apraudzījis. Ne tāpēc, ka būtu aizmirsis. Drīzāk tāpēc, ka bija mazliet slinkums, mazliet nogurums. Ziemā arī tas ir atļauts. Levijs dodas ceļa virzienā. Viņš iziet uz lielceļa, apstājas uz mirkli un paskatās atpakaļ Hāzboles virzienā. Tad pagriežas prom. Pa labi, notīrīto ceļu. Solis ir raits, bet mierīgs. Šis ir ceļš, ko viņš labi pazīst. Gar ceļa malu sniegs ir sablīvēts, vietām redzamas pēdas, cilvēku, dzīvnieku, dažas jau vecas, citas pavisam svaigas. Levijs tās nolasa kā stāstus. Nonācis līdz krustelēm, viņš apsēžas atkal. Šī vieta ir bīstama. Te bieži parādās kāds auto, kuru skaņas ziemā dzirdams tālu. Reizēm šeit pastaigājas arī kāds vīrs ar suņiem. Tie rej tik nikni, ka pat gaiss kļūst sasprindzināts. Šīs sastapšanās Levijam nepatīk. Tāpēc viņš sēž, osta gaisu, klausās, gaida. Šodien viss ir mierīgi. Tikai sniega klusums un tālais ceļa tukšums. Kad Levijs ir pārliecinājies, viņš ceļas un turpina ceļu. Krustojumā pagriežas pa kreisi, prom no lielceļa, tuvāk pļavām un zirgu staļļiem. Šeit pasaule kļūst citāda. Sniegs ir mazāk nomīdīts, gaisā ir siena un dzīvnieku smarža. Drīz parādās ēkas, plašas, mierīgas, ar lēnu elpojošu klātbūtni. Zirgi, lieli, vareni un skaisti. Kāds varētu domāt, kāpēc gan kaķim draudzēties ar zirgiem? Bet Levijs zina. Zirgi nepazīst steigu, viņi jūt cilvēku noskaņas, laikapstākļus un klusumu. Gluži tāpat kā viņš pats. Levijs ieiet staļļos, tie ir silti. Gaiss ir biezs no sienas smaržas un dzīvības. Zirgi stāv mierīgi, elpa lēni ceļas augstajā gaisā. Un tur viņš ir, vecais draugs. Zirgus viegli pagriež galvu, acis ir lielas un tumšas. Levijs apsēžas netālu, saritinās un paliek. Viņiem nav vajadzīgi vārdi. Šī tikšanās ir reta, bet svarīga. Laiks te paiet citādi. Kad Levijs beidzot pieceļas, ārā diena jau ir mazliet pavirzījusies uz priekšu. Saule ir zemāka, ziema joprojām turas savā mierā. Šādas dienas Hāzbolē nav nekas neparasts. Tā vienkārši notiek. Un Levijs, kaut arī runcis, šajā pasaulē iet savu ceļu. Klusu, drošu un pazīstamu.